Jūs Saimā tikāt pateicoties Artūra Kaimiņa atraktivitātei un tam, ka viņš ir piesaistījis ļoti daudz cilvēkus, un tagad jūs bez Artūra Kaimiņa startēsiet, tas nozīmē, ka liels jautājums. Mēs te iepriekš runājām par propagandu. Nenokavē Mārtiņš Bondars un Artūrs Kaimiņš raidījumā Postskriptum. Skatītājiem vēl vēlos atgādināt, ka svētdien 18. raidījums Postskriptum, un tur Bondar kungs tiksies ar Artūru Kaimiņu. Paldies, sirsnīgs! Tātad Bondar kungs nav ieradies, bet ir ieradies šits, jā. Bet mums neviens nav paziņojis, ka jābūt ir raidījumam tagad. Jā, jūs tagad jūs varat būt šits kungs. Bondar kungs raidījumam. Kāpēc Mārtiņ atsūtīja tevi? Mārtiņ, kāpēc tevi atsūtīja? Kāpēc nav Bondars? Kas jūs uzrunājat, es saprotu? Jo es runāju tieši ar Bondaru palīdzi, arī ar Bondaru šodien mēs runājam. Viņš teica, ka būs, kurā brīdī... Bondars no trešdien. Kāpēc to es? Es saku, kāpēc? Es deputāts, jūs mānās. Ko tu lieni? Tu jau, piemēram, valdības kontrolas un darbību kontrolas, es esmu ar savu pieredzi 10 gadus kontrolas. Ko dara, un es varu pateikt, kas tur ir un ko. Bet mums nav tik daudz tieši, mums nav tieši tie cilvēki, kuri ir atbildīgi par tēmām, mums ir vienkārši divas personības. Tas ir viens no. Tu neesi Bondars? Jo mēs neuzrunājām partiju, mēs uzrunājām konkrētu personāli. Līdz ar to tāpēc, ja būtu partija, tad skaidrs, ka partija pat izvēlē. Vakardien pat Bondara kungs man ejot garām teica, ka nu tad rīt tiekamies. Saka, jā, Mārtiņ, rīt tiekamies. Mans vienīgais ieteikums raidījuma eksistencē iet Artūrs viens un prasam Bondaru. Kāda bija atbilde? Man neviens nesazvana, neviens neciet, protams, vairāk. Tas nav Mēs šorīt ar Bondaru runājam, nu come on! Viņš izrādās, ka... Es viņu mēģināju stāstīt pat 7, jo pat 7 jautājums bija mans, jā? Tā ir skaitā... Nē, šits kungs teica, ka viņš jau vakardien to zināja. Nē, es viņam teicu, ka varētu, jā? Mums šodien no rīta vēl nekāds atbildes. Es to labāk zinu, es Klausies, tas nav godīgi. Tas nav godīgi. Tas nav godīgi taisīt, ka Kaimiņš ir viens ar raidījumu vadītāju. Tas nav godīgi. Un mēs negodīgi nespēlēsim. Tāpēc, kad būs spēle vienos vārtos, un šis raidījums ir diskusija, nevis parunāšanās par tēmu. Mani nevar diskutēt? Mārtiņ, ar tevi var diskutēt, bet šeit bija jādiskutē ar Bondaru kungu. Mēs šīs kungam varam nolikt klāt kādu no KPV biedriem. Jūs varat arī diskutēt. Šits kungs arī ir... Klausies, piedod, kas kāds tagad ir? Tas ir uzmetiens. Protams! Es esmu visaugstākajā mērā. Nē, mēs šobrīd domājam vienkārši, ka nevajag laist, jo visi ir izraklamēts šis raidījums, un līdz ar to mums vajadzēja partiju līderis. Mums bija paredzēta partiju līderi, kur par to runā. Tik nesmuka rīcība no Bondara puses. Ārkārtīgi. Mēs viņu šorīt no rīta aprunājām. Es šorīt no viņu aprunājos par šo raidījumu, kas būs trijos. Pašam nērti nav? Nav, protams. Viņš ir īsti deputāts. Mums ir kāds brūns. Bija atpūsties aizbraucis? Protams, lai varētu. Protams, jā. Tālāk, tas nekā. Jūs esat brīvs. Un arī... Pagad, tu esi raidījuma vadītājs? Es mēs arī uzskatu, ka tā ir situācija. Ja nav diskusija, ka mēs esam speciāli sagatavojušies tieši šiem... Ir reklāmas gaži. Un ja es nebūtu runājis ar Bondaru kungu šodien, un es nebūtu ar viņu runājis pirms pāris stundām šeit, es pieļautu tādu domu, ka jā, varbūt kaut kas ir noticis. Vēl šorīt no rīta 10 mēs ar to sarunājam. Kad tu uzzināji, ka tev jānāk uz šodien? Ja ir ekspromptum gadījums, mēs varam iet svētdienā tiešajā ēterā. Mēs varam iet svētdienā 6 tiešajā ēterā. Vienkārši mums jāzina. Viņš izčakarēja manu darbu, viņš izčakarēja montāžistu darbu, viņš izčakarēja grafiskā dizaineru darbu. Man par to ļoti žēl, man ļoti liels kauns par Mārtiņu Bondaru. Lūdzu, ieraksim to, kas mums ir jādara. Pagaidi. Tas bija pirms 2 gadiem, 2,5 gadi, Bondars Mārtiņš, jā. Viņš gribēja no sākuma būt Eiroparlamenta deputāts. Nesenāts. Pēc tam viņš mēģināja būt Saimas deputāts, un es tiešām tā arī domāju, ka es viņas ievilcu tajā Saimā. Tad viņš gribēja būt premjers. Un tad viņš uztaisīja Mārtiņu Bondaru protes premjera kvalitāti, kur viņam termiņš beidzās pirms 11 dienām, tā ka viņam saimnes vairs nav. Kāds ir jūsu attiecības ar Mārtiņu Bondaru? Kopš esmu pametis šo frakciju dēļ tā, ka notikās politiskā tirgošanās, ko esmu skaidrojis jau pirms gada ar, manuprāt, ar Solvitu Āboltiņu par vietu, kādu ministra vietu vai arī par vietu prezidijā. Es esmu pametis šo frakciju. Man nav pieņemam tas, ka šajā frakcijā ir cilvēki,
Un šajā partijā ir cilvēki, kas ir, pirmkārt, ir Maksims advokāts, Sergetam advokāts, ir tāds Artūrs Veiselnieks, manuprāt. Un Sergejs viens no tiem, kas sēž uz tā apsūdzēto soli. Man nav pieņemam tas, ka šis te cilvēks, pieņemsim, bet tagad pieņemsim, kas notiek šobrīd. Šobrīd viņš ir paziņojis par domas priekšsēdētāju kandidēšanu kopā ar ko kopā? Ar Juri Pūci, kurš arī ir politiski un morāli atbildīgs 54 cilvēku nāvē. Sabiedrība pieprasa morālo un politisko atbildību par traģēdiju, un tā gulstas uz Valdu Dombrovska, Kārta Kampara, Anrija Matīs, Daniela Pavļuta un Jura Pūces pleciem. Politiskie doties solījumi, kuri tika doti, un apņemšanās tās netika pildīts, kā rezultātā būvniecības nozars nekontrolētā un nesakārtotā vide noveda pie Zolitūdas traģēdijas. Par morāli un politiski atbildīgiem tika nosaukt arī Valds Dombrovskis, Ārtis Kampars, Daniels Pavļuts, Anrijs Matīs un Juris Pūce. Jums ir jāiepazīst ar cilvēku, kuru jums nav jāiepazīst. Proti mūsu apvienotā kopējā saraksta līdzējā Kampars numurs būs Mārtiņš Bondārs. Mārtiņ, es tev stāvu priekšā. Nauda un vara bojā cilvēks. Nauda un vara bojā cilvēks. Nauda un vara bojā cilvēks. Nevaram prognozēt ļauno dzīves loteriju, kura kaut kādā brīdī beidzas ar nāvi. Katrs no mums varēja atrasties Zolitūdē Maksimā 2013. gada 21. novembrī. Mēs tur nebijām. Tāpēc mūsu pienākums ir nodrošināt to, lai tas vairs nekad neatkārtojas.